Esam ļoti skaistā kalna galā Vācijā. Pilsēta saucās Zēlo. Šodien notiek pirmais Eiropas čempionāta posms autokrosā, kur ņemam arī mēs latviešu dalību. Atgriezies pēc, nezinu, pusotra gada, jā. Visi nāk sveicināties, vecie čomi un paziņas konkurence un tā tālāk. Protams, forši. Ir kaut kur pat neesmu īsti apskatījies, cik ir dalībnieki, ap 30 dalībnieki superbagiju klasē. Sākums ir ļoti cerīgs, pēc brīviem treniņiem bija 5. laiks. Cerams, ka būsim pirmajā rindā, pirmajā braucienā. Godīgi sakot, visos līkumos var droši vien braukt ātrāk, bet šobrīd es vēl to neesmu komfortabls to darīt. Višķīt pamainījām arī amortizators, mīkstāks uztaisījām, tad palika labāk. Tas ir pirmo laika kontroli. Uz otro laika kontroli neko nemainījām, tikai man iedeva gudrs padoms, kur kā pareizāk mēģināt izbraukt līkums. Tad es mēģinu vienkārši kāpināt tempu lēnāk. Ļoti labi rezultāti, jo ir mašīna sagatavot ļoti labi. Ir ļoti viss kārtībā, tagad atkarīgs pilnīgi tikai paši viss no sevis mašīna iet. Un rezultāti arī uzreiz ir, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir labāk. Ja pagājušo gadu mēs braucām apmēram sezonas sākumā sekundi no līdera, tad tagad jau bija 0,2 sekundes tikai. Šī nav man mīļākā trasa, maigi izsakoties. Es droši vien arī braucu no Eiropas trasēm, vismazāk šito esmu, jo vienmēr iekrita līgos vētkos un negribējās braukt uz viņu. Tā kā, bet normāli, ar katru braucienu paliek labāk un cerams jau tikšu vajadzīgajā ātrumā līdz izšķirošajiem braucieniem. Principā tā ir vecā Jāņa mašīna. Jānis šodien brauc ar jauno mašīnu savu. Šasī ir palikusi tāpat. Principā ir savādāk, viss motors ir savādāks, viss kā pagājušo sezonu. Ļoti daudz regulējumu izmainīt. Motors ir uztaisīts vairāk manam braukšanas stilam, teiksim, mazākiem apgriezieniem. Un es likamies, lai vecs jau nemā gāzi uzdot vairāk ar lieliem apgriezieniem, tāpēc man labāk ar maziem un var labāk pabraukt, jūtos labāk. Trasa ir diezgan mīksta seguma, viņa veido špūri, šaura, bēdraina, tādas lietas nav baigi. Teiksim, jācīnās. Nevar tik daudz trajektorijām braukt, kā vairāk ir jāskatās, kur izvairīties no bedres vai kur atspriesties pret valni un tādas lietas. Viss trases ir piemērots visiem, viņas visiem ir vienādas, un laika apstākļi arī visiem ir vienādi. Tā kā tur ar trasi viss ir ok. Arī pabraukt var un rezultāti ir labi un slikti nejūtos. Būs tagad viens kvalifikācijas brauciens, cerams, ka varēs vārdienā sagādāt no labu dāvanu. Starta izvēle īstenībā, es domāju, ka man nebija pat labākā vieta, vienkārši diezgan laba mašīna, tāds pārsteidzoši labi no starta. Vienkārši mums bija ļoti labs starts. Nebija iespējas, ko izvēlēties, bija tāda, kā bija, kur bija jāstāv, tur bija. Pirmā rinda, trešā izvēle un viņa vieta nav slikta, bet vienkārši tur, kur trasi krustojās ar starta līniju, tur ir šausmīgi liela, tā teikt, kupena. Ziemā būtu kupena, tagad smilšu valns. Starts bija labs, pārbraucot viņai pāri, vienkārši mašīna atrojās no zemes un pazuda vilkme. Startā aizbraucu kaut kādu korpusu priekšā, un līdz ar to pirmais līkums, es nosatu pirmo līkumu turekam. Es redzēju, ka man ir pietiekami liels ātrums, lai es varētu braukt priekšu, tur nesadzoties un viss bija kārtībā. Nācās bišķiņa kārtoties iekšā aiz pirmajiem braucējiem, un tad dabūju bišķiņa sitieni no Frančiņa Difūra, kurš, kā teikt, ielika viegli sāniņā, un tad iekārtojos aiz viņiem 4. Godīgi sakot, pašam bišķiņa negaidīt, jo šodien ar to ātrumu baigas nespīdēju pirms tam, tā kā varbūt kaut kā sāku piešauties ar kopējām braukšanas pie mašīnas. Viss brauciens bija labs, tā kā taisījos jau, nevis taisījos, bija vēlēšanās apdzīt viņu, un kārtējo reizi misiju beidza motors, čusprāga. Sacensība šodien ir beigusies, un rītdien arī, jo rezerves motoru nav. Tā nu ir tā vārdienas dāvana iznākusi. Ja es tagad nobraucu
vēl vienu braucienu labi, tad man ir tur normāli sanāk. Tajā, saprotu, pēc jaunās sistēmas pusfinālā var labi. Trakākais ir tas, ka motors bija pilnīgi jauns. Un tehniķi no Zomer Motorsporta, kas ir motoru ražotāji, apskatījās, ka teiksim, no visiem datiem ir kārtībā un viņi meklēs risinājumu, kas tur ir noticis. Starts šī trasē tiešām ļoti svarīgs ir. Un šodien, atšķirībā no vakardienas, kur prasījām par startvietas izvēli, šorīt bija tiešām vidus tikai gāja. Teiksim, vietas bija labāks par pārējiem vietām, tikai es izvēlējos vidu un atkal veiksmīgi aizbraucu no starta. Pirmajā līkumā braucot iekšā, es biju priekšā un tā kā nosargāju pirmo vietu un pēc tam arī atrāpos pēdējos vēl. Nu, es zināju, ka es esmu priekšā, es redzēju, ka es atraujos bišķītē un tā, ka tur riskējuši kaut kādos šaurajā bedrēnējā trasē. Šodien īstenībā bija pat bišķīt, man liekas, līdzenāks. Tad uz dienas beigām gan būtu briesmīgi, es tā domāju, tur vispār būs izdzīvošanas cīņa, bet pagaidām, kamēr iet, forši. Izbuksēja mašīnu pa daudz un līdz ar to netika uz priekšu pirmos metrus. Tā man Olivier Dufours un Maks Bartolens pabrauca kaut kādu puskorpusu tika priekšā, ja? Tad mēs tur grūstījāmies visu taisni ar viņiem. Un tad es sapratu, es nevarēju viņiem tikt klāt, tālāk nevarēju tikt un tāpēc palaidu kā viņus cīnīties tālāk, pats es viņiem iekārtojos. Bet tur parādījās biedrešu stūga, viņi bišķi pabakstījāmies, kur rezultātā man vēl tika sagriezts un tad es paliku pēdējais. Par iemesliem tieši bija nolējuši un es nebiju ar šo mašīnu startējis vēl slapjā, nezināju kāds apgrieziens vajag, jā. Droši vien arī tagad īsti nezinu vēl, bet tagad es zinu, ka tā kā bija, tā nedara noteikti. Un vēl bija ļoti slikta priekšējā riepa izvēle, jo es arī pa trasu pabraukt nevarēju īsti. Tā kā normāli divas mācības vienā braucienā. Fināls ir fināls, tur ir uzvarētājs. Bet es sapratu, es pat īsti, jāsaka, godīgi nezinu, kā tiek tagad, cik precīzi dabūna punktus vai ne, bet es sapratu, ka pusfināla uzvaras tomēr dabūna kaut kāds punktus. Jā. Tas nav viss pa velti. Tā kā tā ir labā ziņa, jā, ka vismaz ir kaut kāds labums. Bet, galvenais brauciens jau priekšā. Pa sausu man diezgan labi braucās, un tas, kas bija otrajā vietā, Bartolens Maiks, viņš sedzās no štūpas, līdz ar to es varēju atraupties. Droši vien, kad būtu štūba, es varēju būt savādāk, jā, bet bija tā, kā bija, un viss ļoti labi, jā. Starta vieta, jā, es izvēlējos apzināti, jo redzēju, ka iepriekšējos divus braucienus tieši no tās vietas, tā kā aizbrauc mašīnas priekšā, un noriskēju, bet risks attaisnājos, jo es domāju, ka no iekšmalas droši vien neizcelšu, tā kā noriskēju reāli šoreiz, bet attaisnājos. Es būtu laimīgs arī par trešo vietu, teiksim tā, un trešo vietu vairāk cerību iegūt no iekšējās malas, jā. Tā bija drošā izvēle, jā, jo es domāju, ja es neuztaisu labu startu, lai man neizšķūrē uz 9. vietu. Tāda bija tā doma, jā. Tā bija nepareiza, vajadzēja droši vien vidi ņemt, tas būtu viss loģiskākais. Ārmā bija ātrāk, bet vidus bija pareizāk, teiksim tā. Pēc pirmā līkuma trešais, pēc trešā apļa arī droši vien, ka bija trešais. Es nezinu, kur apliesim, tur apdzinu turē, laikam kaut kādā trešajā, ceturtajā. Un baigi labi, es redzēju, ka viņi kļūdījās pirmie divi. Viņi kļūdījās braucot augšā tajā bedrēnējā līkumā pirms kalna. Un es tur riktīgi iegulu laiku, man sanāca ļoti labs pātrinājums kalnā augšā, un tad es viņam izdomāju ielīst iekšā ar mazu atsitienu. Secinājums fantastiski vienkārši, negaidījām tādu, teiksim, rezultātu pirmajā sacensībā atpakaļ, teiksim. Es domāju, ka man grūtāk braukt, būs, teiksim, ilgāk būs jāmācās iet ritmā un tādas lietas. Bet, jāsaka, ka jaunā mašīna laikam palīdzēja ar labajiem startiem. Viss bija diezgan 3 braucienus nobrauc
priekš tā kā laika kontrolēs, tā kā tīri strādāju pie trajektorijām un tādām lietām. Dylan takes care of his own.